bieži vien mēs tos nosacījumus negribam dzirdēt. Mēs dzirdam pravietojumu, bet mēs nedzirdam to savu daļu, ko Dievs pasaka, bet mans bērns, tev jādara tas un tas. Nu, vienkārši, tev man ir jāuzticās, tev man ir jāsako, tev man ir jākalpo, tev ir jāiet kopā ar mani līdz galam. Nu, es vienkārši primitīvi runāju. Bet to mēs nedzirdam. Mēs dzirdam to odziņu, to svarīgāko, ja? Un mums liekas, ka rīt jau no rīta jau uz galda būs. Viss ir sagatavots. Un mēs aizmirstam par to savu daļu. Dievs savu daļu izpildīs. Viņš ir uzticams. Bet ir svarīgi, ka mēs izpildam savu daļu. Un to mēs nedrīkstam atmest, ja? Jo mums liekas, ka Dievs darīs, viņš dara un viņš darīs. Bet ir svarīgi, ka mēs paliekam uzticami pie savas daļas. Un tās jau ir mūsu attiecības ar Dievu. Tā ir mūsu staigāšana Dievu priekšā, ka mēs sekojam viņam, mēs turpinam uzticēties viņam. Neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt. Šodien mēs zinām, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Bet tas to neatceļ. Jo tad, kad tu jau minēji par to vēlnu, briesmīgo un visām pārējām lietām, mīļie, Dieva darbs jau netiek atcelts. Evaņģēlijs netiek atcelts. Jēzus sacīja, ja kamēr ir diena strādājiet. Nu, pagaidiet, mums jāņem tevi baltie palīgi, jāiet uz tiltiem un jāgaida, pārtraucam darīt. Viss notiek. Līdz pat Jēzus otrajai atnākšanai. Mums jārēķinās, varbūt kādu piedzīvos, kādu nepiedzīvos. Būs vajāšanas, būs reāls vajāšanas. To Bībele mums atklāja, jā. Bet mēs strādājam, mēs ejam uz priekšu, mēs darām to, kas mums ir jādara. Nevis vienkārši sēžam un gaidām, kungs nāc. Jābūt ar sagatavotām sirdīm. Mums ir jāmeklē to kungu. Mums ir jāskatās uz augšu, kā rakstīts. Jā. Bet nedrīkstam ignorēt to, ko Dievs saka savā vārdā.